Projektu kopīgi Latvijā īsteno biedrības sadarbības platforma. Sižets sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālo atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par sižeta saturu atbild biedrība sadarbības platforma. Kas ir tā atslēga doties pašaizliedzīgi tiešām bīstamā darbā un palīdzēt Ukrainas bēgļiem gan šeit Latvijā, gan ārpus tās? Un kā kara laikā, kara apstākļos izveidojusies draudzība, rada jaunu spēku un ticību uzvarai pret ļaunumu? Par to, lai mums pastāsta biedrības Mūsu līgzda vadītāja Raina Boguža un ukrainiete Marija. Šobrīd es vēl joprojām strādāju kā mentors Ukrainas kara bēgļiem. Pamatā tā ir palīdzības sniegšana humāno kravu un mašīnu, automašīnu piegāde un iegāde un nogāde uz frontes līniju karavīriem. Es nevienmēr, bet vienu reizi mēnesī es dodos līdzi vairākām mašīnām, ar kurām es dodos līdz Dņipro, Zaporižjai un tālāk pat līdz frontes līnijai. Es neteiktu, ka es nebaidos. Tas pēdējais muļķības. Es baidos tāpat kā jebkurš normāls cilvēks. Visi cilvēki baidās. Ja cilvēks nebaidās, tad viņam ir psiholoģisks problēmas. Bet tad, kad es šķērsoju robežu, tad es izslēdzu šo. Bet tad, kad es atgriežos atpakaļ, tad gan iet reizēm traki. Tu naktī pamodies un tu dzirdi, ka tavā galvā skan sirēnas, ka tavā galvā skan bumbu sprādzieni. Un tad ar to ir psiholoģiski jātiek galā. Lielākie prieki ir tie, kad ir cilvēku, ir daļa bēgļu, kas man ļoti patīk, kad viņi savstarpēji komunicē un kontaktējas, un tie ir tieši tie bēgļi, kas nāk no okupētajām teritorijām, kuri ir ļoti paveicies dzīviem izkļūt no turienes. Runājot par sadarbības partneriem Ukrainā, tad arī visas šīs iepazīšanās ir bijušas ļoti nejaušas. Un man tiešām ir paveicies, es varu lepoties ar saviem sadarbības partneriem, kas ir dzīvojuši brīvā Eiropā, bet atgriezušies aizstāvēt savu dzimteni. Un es zinu, ka idejiskie satiek idejiskos, un fanātiķis satiek fanātiķus, un tad kopā var darīt ļoti daudz un ļoti daudz labu lietu. Tik ir viens vārds, kas man ir pusotru gadu laikā ļoti iepaticies. Viņš sastāv tikai no 4 burtiem kopā. Raina, tu mūs arī iepazīstinās ar kādu no bēgļiem. Kur mēs dosimies? Par savu dzīvi Latvijā un par nokļūšanu līdz šejienei jums stāstīs ukrainiete Marija kopā ar savu dēliņu Dāvidu. Es dzīvoju Латвии, kopā mana ģimene. После того, как мы поняли, что все началось, мы уехали к родителям мужа. Мы где-то месяц, прожили у родителей. Слышали просто, знаете, как выходишь с ребенком погулять и понимаешь, как под тобой двигтит земля. Почему мы приехали в Латвию? Потому что, во-первых, здесь не очень большой языковый барьер, то есть люди могут понять друг друга. И потому что надеялись, что все не затянется так надолго, и мы сможем буквально через некоторое время вернуться домой. И тем более у нас там остались родители, которые пережили оккупацию. У меня брат, сестра остались там. Благодаря неравнодушным людям, мы не остались на улице, у нас есть крыша над головой, у нас есть тепло, у нас есть где жить, и вместе с семьей мы здесь. Но сейчас уже, если честно, Ваня, то есть муж, работает в автомагазине, и его уже все знают, и уже, знаете, как уже дома, как уже свои. То есть как бы уже идем в магазин, там, ой, здравствуйте, там, или лабдин. Ваня говорит, о, видишь, меня уже узнают здесь как дом. Самое большое желание сейчас? Сейчас мир во всем мире. Потому что то, что сейчас творится, я думаю, это не для 21 века.